es jums pastāstīšu par elpošanas paternu un kā mēs varam notestēt, vai elpojam pareizi. Kāpēc ir tik būtiski un kāpēc elpošana ir vislabākais trenažieris mazā iegurņa muskulatūrai un lai muskuļi būtu pareizā tonusā. Tikai tāpēc vien, ka mums sinhroni strādā mazais iegurnis, viņu var uztvert kā diafragmu un elpošanas diafragmu. Viņiem būtu jāstrādā sinhroni, kad ieelpā abi iet uz leju un izelpā abi iet uz augšu. Ieelpā uz leju, izelpā uz augšu. Un, kad nav pareizs elpošanas patērns, tad ir tā, ka mums viņas tuvinās viena otrai tā vietā, lai darbotos sinhroni. Un tūlīt notestēsim. Apstāsimies pār arī sēdus, uzliekam rokas uz ribām un notestējam. Veicam dziļu ieelpu un izelpu un pievēršam uzmanību, vai notiek kustība ribās. Vai ieelpā ribas iet sānis un izelpā ribas tuvinās. Šīs ir viens, ko mēs vērojam. Un otrs, mums var būt roku uz kruškuri, bet svarīgākais ir uz vēderu uzlikt. Un, kad veicam ieelpu, vai notiek kustība vēderu muskuļos. Attiecīgi, vai piepildās gan plaušas, gan vēders, un izelpā iztukšojās vēders, iztukšojās kruškuris. Citreiz ir tā, es mēģināšu attēlot, kā tas izskatās, kad mēs ieelpojam, liekas, vēders kustās, bet, kad izelpojam, krūškuris aiziet atpakaļ, iztukšojās, bet vēders paliek piepūsts. Man līdz galam nesanāk parādīt. Man sakot, vēders nekustās. Tas bija pirmais tests, kā mēs varam notestēt, kur mums notiek kustība vai nenotiek. Nekur var arī būt, ka ribās nenotiek un vēderā arī. Tad mēs mācamies, uzliekot rokas uz ribām un iztēlojamies, ka mēs ieelpojam un ribas kā tāds lietus sargs atverās un noplok. Vēl. Un vērojam, lai tad, kad mēs ieelpojam, mums paplašinās ribas, bet pleci uz augšu neiet, lai nav tā. Ja, tikai ribas. Šī būtu pirmais gan tests, gan uzreiz arī vingrinājums, kā var dabūt, lai šeit kustība ribās notiek. Tagad otrs tests un vingrinājums. Mums vajadzēs salmiņu. Ideāli, ja jūs atradīsiet plasmasas, jo tad viņš kalpos ilgāk. Uzdevums ir paņemt salmiņu, ieelpot gaisu un izelpot caur salmiņu. Un pievērst uzmanību, kas šajā brīdī notika. Vai pūšot salmiņu, vēders iztukšojās, vai otrādi es pūšu ārā, bet vēderu piepūšu. Atceramies par divām diafragmām. Ieelpā plaušas paplašinās, piepildās ar gaisu. Un spiež uz diafragmu, diafragmu iet uz leju, vēderā mainās dobums un arī apakšējā diafragma aiziet uz leju. Izelpā pretēji. Un ja es ar salmiņu pūšot gaisu ārā, piepūšu vēderu, ko es daru, es veidoju šeit spiedienu un man diafragma iet uz leju, sanāk, es izelpoju, man šī augšējā iet uz augšu, bet apakšējā uz leju. Un tagad solītais vingrinājums, salmiņš, glāze, kurā ir pavisam nedaudz ūdens, un mēs pūšam burbuļus un obligāti izelpojam no vēdera. Un mēs cenšamies, lai izelpa ir ļoti, ļoti gara. Mūsu mērķis ir iztēloties, ka salmiņš mums ir ļoti, ļoti garš, vizualizējam. Nāk no mazā iegurņa. Un tad, kad es ieelpoju ribās, ribas aizgāja sānis, vēders arī paplašinājās uz priekšu, bet izelpā es lēni pūšu un kā caur salmiņu viss gājis no vēdera iznāk ārā, tiek izpūsts. Attiecīgi izelpa būs ļoti gara, ieelpā.
un izelpa vismaz tikpat gara, cik ielpa, varbūt garāka. Šādi ar laiku jūs pamanīsiet, ka katru reizi, kad mēs izelpojam no mazā iegurņa, varēs sajust tādu vieglu kustību, kā mazā iegurņa muskuļi arī nedaudz nāk uz augšu. Šādā veidā viņi tiek stimulēti, viņi tiek trenēti. Un caur šo vingrinājumu mēs iemācīsimies šo te pareizo elpošanas paternu. Vēlāk pēc šī vingrinājuma pat mēs viņu izpildam 1-2 minūtes. 2 līdz 3 minūtes būtu pietiekami. Vienā reizē, un pa dienu var izpildīt 2-3 reizes. Kādā kafijas pauzē darbā vai mājās. Jūs sajutīsiet tādu patīkamu darbu, ka pēkšņi ir sajūta, ka vēders arī strādā. Visu to, ka mēs presītes taisījušas neesam. Tomēr šīs ieslēdz vēdera muskuļus elpošanā, un pēc kāda laiciņa pamanīsiet, ka elpojot vēders arī kustās.